Šodien es aicinu tevi pievienoties aizraujošā rīta meditācijā veiksmīgai dienai, ar kuru vari uzsākt katru savu dienu, vai pirms svarīgām tikšanās reizēm, pasākumiem, notikumiem. Šī meditācija dos vieglumu, pārliecību, iedvesmu un prieku par jaunu dienu. Pie tam tu vari to izmantot vienmēr, kad vēlies justies labāk. Mani sauc Vija Valtenberga. Es esmu Theta Healing metodes instruktore un praktiķe jau no 2020. gada, un šī meditācija ir viena no Theta Healing tehnikām. Tā ir ļoti, ļoti vienkārša, viegli izpildāma, un es esmu pārliecināta, ka noklausoties to pāris reizes, tu varēsi to atkārtot bez manas vadības. Kā pie jebkuras meditācijas, apsēdies un iekārtojies tā, lai tev ir ērti. Neieteiktu atrasties guļu stāvoklī, jo tā var viegli aizmigt. Neuztraucies, ja neesi ar meditēšanu uz tu vai vispār nekad neesi to darījis. Vienkārši seko manai balsī, un es zinu, ka tev viss izdosies. Tagad aicinu tevi iekārtoties ērtāk, aizvērt acis, un mēs sākam. Ievelc elpu caur degunu un izelpo caur muti, un vēlreiz ievelc elpu un izelpo. Ieelpo gaismu un izelpo visu lieko, nevajadzīgo. Ieelpo gaismu un izelpo visu to, kas tev traucē šajā brīdī. Elpo viegli un mierīgi. Sajūti savu sirdi. Sajūti, kā tā pukst. Vari uzlikt roku uz savas sirds, lai to labāk sajustu. Pasaki paldies savai sirsniņai par to, ka tā strādā, lai tu dzīvotu. Un iedomājies, ka tava sirds ir kā baltas, mirguļojošas, zaigojošas gaismas avots, un iedomājies, ka tāda pati balta, mirguļojoša gaisma, enerģija ir dziļi zemes centrā, tev zem kājām. Iedomājies, ka tu nolaidies ar savu apziņu līdz zemes centram. Un tad, kad tu nākamreiz ievelc elpu, sajūti, iedomājies, ka šī enerģija no zemes centra lēnām ceļas augšā un caur tavām pēdām ieplūst tavā ķermenī, piepildot katru tava ķermeņa šūnu, atverot un harmonizējot tavus enerģētiskos centrus. Šī mirguļojošā enerģija ceļas augstāk, piepildot tavas pēdas, piepildot tavus ceļus, tavas kājas, un tās lēnām atslābinās. Enerģija ceļas augstāk, piepilda tavas gūžas, tavu vēderu, tavas plaušas, un arī tie atslābinās. Enerģija piepilda tavas rokas, tavus pirkstus, kaklu, galvu. Viss tavs ķermenis lēnām atslābinās. Enerģija piepilda tavu žokli, acis, pieri, tavu muti, mēli, un tie atslābinās. Pat mati uz galvas un zobi ir atslābinājušies. Viss tavs ķermenis ir piepildīts ar šo balto mirguļojošo gaismu, mierīgs un atslābināts. Un tad iedomājies, ka šī enerģija piepildīs tavu ķermeni, caur galvas virsmu iziet virs tava ķermeņa, un virs tavas galvas izveido mirguļojošu gaismas lodi. Pievērš uzmanību, kādā krāsā ir šī lode.
tad ievietoj šajā gaismas lodē savu uzmanību, savu apziņu, it kā izstumjot to no savas galvas. Iekārtojies tur ērtāk un dod komandu uz augšu. Iedomājies, ka tu pacelies līdz telpas griestiem, kurā tu atrodies. Pierodi pie šī stāvokļa un iedomājies, ko tu redzētu, ja tu redzētu. Un tu zini, ka tev ir ļoti viegli iedomāties, tāpēc, ka tu zini, kas šajā telpā atrodas. Celies vēl augstāk, virs ēkas, kurā tu esi, virs apdzīvotas vietas, virs pilsētas, virs vietas, kur tu atrodies šajā brīdī. Celies vēl augstāk, virs Latvijas, virs kontinenta un iedomājies un sajūti, kā zeme mērķtiecīgi attālinās tev zem kājām, bet tu celies arvien augstāk un augstāk, un vēl augstāk un augstāk. Un nu jau zeme ir kā zaļi zils globus kaut kur tālu, tālu tev zem kājām, bet tu celies vēl augstāk. Un nu jau tu šķērso visuma robežas. Paskaties, papriecājies, cik visums ir krāšņs, ar zvaigznēm, zvaigznājiem, ar piena ceļu, ar galaktikām. Dodies cauri visumam, vēl augstāk. Un nu jau tu esi aiz visuma robežām, šķērso gaišākus un tumšākus gaismas slāņus un atkal gaišākus un tumšākus gaismas slāņus. Nu jau tu šķērso zeltainas gaismas slāni, kas ir kā saules gaisma, kas silda, bet nededzina, un tajā ir tik patīkami uzturēties, jo tās ir mūsu dvēseles mājas. Tajās atrodas mūsu dvēseles radinieki, mūsu dvēseles ģimene, eņģeļi, sargeņģeļi, garīgie pavadoņi, garīgie skolotāji. Un ar visas šīs atbalsta grupas palīdzību tu celies vēl augstāk, vēl augstāk. Un nu jau tu šķērso želejveida substanci, kas ir kā biezs ūdens slānis un laistās visās varavīksnes krāsās. Tie ir visuma likumi, un tie ir mums labvēlīgi, jo mēs ar tiem sadarbojamies katru dienu, ik brīdi. Un šajā krāsu un formu daudzveidībā atrodas sev blakus rozā migliņu, līdzcietības likumu. Rozā migliņa apņem tavu gaismas lodi, un apejot visus citus likumus, palīdz tev pacelties vēl augstāk un nokļūt līdz ieejai, līdz portālam ar baltu žilbinošu gaismu. Tu lēnām ieej, iepeldi šajā portālā, šajā baltajā gaismā, un tu nokļūsti vietā, kas piepildīta ar žilbinoši baltu, pērļveidīgu gaismu, kurā tava apziņas lode pamazām sāk saplūst ar šo gaismu, bet tu celies arvien augstāk un augstāk mirguļojošā gaismā. Iedomājies, ka šeit, šajā gaismā, tavas acis ir pilnībā atvērtas. Un lai kur tu skatītos, ir tikai šī baltā gaisma, kas ir tik žilbinoša kā sniegs saulē. Tā ir vismīlošākā, vispieņemošākā enerģija, kas jau no pirmsākumiem ir iekļuvusi mūsu visumā un sākusi radīt visu to, kas ir. Un arī tu esi šī gaisma, jo nav jau nekā cita, kā tikai balta, žilbinoša, pērļveidīga gaisma. Visaugstākais intelekts, dzīvības enerģija, radīšanas enerģija, beznosacījuma mīlestības enerģija. Citi to sauc par augstākajiem spēkiem, vēl kādi par Dievu, par visumu, par Allahu vai Budu. Mēs Teta Healingā to saucam par radītāju,
par visa esošā radītāju, ar to saprotot šo radīšanas enerģiju. Tu vari izmantot un turpmāk lietot to nosaukumu, kas tev patīk vislabāk, jo vārdam nav nozīmes. Sajūti, ka katra tava ķermeņa šūna un tava gaismas lode piepildās ar šo balto gaismu, ar šo zaigojošo, mirguļojošo enerģiju, ko tu vari sajust uz savas ādas, savā ķermenī, kā skutriņas, kā trīsas, kā vieglu tirpšanu, vai vienkārši zināt, ka tas tā ir. Un tu saproti, ka tu vienmēr vari būt šajā beznosacījuma mīlestības enerģijā, šajā radīšanas enerģijā, šajā dzīvības enerģijā, ka tu drīksti ielaist to savā ķermenī, savā dzīvē, katru dienu. Tu vienkārši zini, ka beznosacījuma mīlestības enerģija, šī radīšanas, šī dzīvības enerģija ir katrā tavā šūnā. Un caur šo enerģiju tu esi saistīts ar visu to, kas ir, ar visu redzamo un neredzamo. Un tagad, elpojot šo enerģiju un esot vienots ar šo žilbinoši balto pēļveidīgo gaismu, saki pie sevis vai balsī, kā tev ir ērtāk. Es pateicos par jaunu dienu, par jaunu pieredzi, par to, kas es esmu un par ko kļūšu, par gaisu savās plaušās, par savu brīnišķīgo cilvēka ķermeni, par notikumiem un cilvēkiem manā dzīvē, par visiem tiem, kurus atceros un par tiem, ko esmu aizmirsusi. Es pateicos par visu to, kas ir un kas būs manā dzīvē. Vari pateikt paldies par visu, par ko tev šajā brīdī gribas pateikt paldies, jo pateicība ir tā enerģija, kas palīdz mums realizēt mūsu sapņus. Un tagad, atrodoties šajā radīšanas enerģijā, izjūtot pateicību par savu dzīvi, pašai par sevi, dot komandu. Visa esošā radītāja piepildi ar beznosacījuma mīlestības enerģiju katru manu ķermeņa šūnu un visu manu enerģētisko telpu. Es tev pateicos, tas ir izdarīts, parādi man to. Un tagad iedomājies uz sava iekšējā redzes ekrāna sava ķermeņa projekciju. Sevi it kā no malas. Tu vari redzēt to kā attēlu vai kaut kādas bildes. Sajust to savā ķermenī vai vienkārši zināt, ka tas tā ir. Un iedomājies, kā caur galvas virsmu tavā ķermenī ieplūst balta mirguļojoša gaisma. Tā piepilda katru tavu ķermeņa šūnu, visu tavu ķermeni, rokas un kājas līdz pat pirkstu galiem, atbrīvojot tevi no visa nevajadzīgā liekā. Un tad, kad viss tavs ķermenis ir piepildīts, tad baltā gaisma piepilda arī tavu enerģētisko telpu, tavu auru. Kad tu esi novērojis to līdz brīdim, kamēr viss tavs ķermenis un visa tava aura piepildās ar šo balto enerģiju, dod nākamo komandu. Visa esošā radītāja piepildi ar beznosacījuma mīlestības enerģiju manu dienu, visas situācijas, cilvēkus, ar ko mani ceļi krustosies, manu mašīnu, transporta līdzekli, ja tu dosies kaut kur. Visu, kas šodien ar mani notiek un ko es šodien daru, piepildi ar beznosacījuma mīlestības enerģiju. Piepildi manu dienu ar vieglumu, ar drošību, lai tā ir interesanta, aizraujoša, un viss tas, kas notiek manā dzīvē šajā dienā, notiek vislabākajā un vispiemērotākajā veidā.
es pateicos, tas ir izdarīts, parādi man to. Un iedomājies, vai arī saredzi uz sava iekšējā redzes ekrāna, vai vienkārši sajūti, kā šī enerģija piepilda visu tavu dienu. Domās vari izskriet cauri saviem plāniem un iecerētajiem darbiem, un iedomājies un saredzi, ka tava māja, tavs transports, darba vieta, cilvēki apkārt un viss cits, kas tev ir svarīgs, piepildās ar beznosacījumu mīlestības enerģiju, ar baltu, pēļveidīgu gaismu. Ceļš, pa kuru tu plāno iet vai braukt, vietas, kuras tu apmeklēsi, viss piepildās ar šo balto zaigojošo gaismu. Dod sev laiku tik ilgi, cik vajadzīgs. Līdz sajūtai, ka viss ir izdarīts, vai kamēr visas tavas iedomātās ainas piepildās un kļūst par baltu, pērļveidīgu, mirguļojošu gaismu. Tu vari palūgt piepildīt ar beznosacījumu mīlestības enerģiju savus bērnus, sev svarīgus cilvēkus, arī savus mājdzīvniekus. Visu, ko tev šajā brīdī gribas piepildīt ar šo beznosacījumu mīlestības enerģiju. Un tad, kad tu esi novērojis, ka viss tas, ko tu esi iedomājusies, piepildās ar beznosacījumu mīlestības enerģiju, ar šo balto, mirguļojošo gaismu, kad visas tavas ainas, viss tas, ko tu redzēji uz savu iekšējā redzes ekrāna, ir kļuvis par baltu, zaigojušu gaismu, tad iedomājies atkal savu gaismas lodi, noskalot to zem strūklakas vai ūdenskrituma, kas sastāv no baltas, pēļveidīgas gaismas. Atgriezies ar šo gaismas lodi virs savas galvas, atgriezies savā ķermenī, sajūti savu ķermeni, pakustini rokas, pakustini kājas, pasaki, es esmu šeit un tagad beznosacījuma mīlestības enerģijā. Un kad esi gatava, vari atvērt acis un doties izbaudīt šo dienu.